Paldies! Tātad liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Tātad aktuālā tēma šodien eksponētais betons izskatās, kad ir visiem ļoti svarīga. Daudz pazīstamas sejas, kuri šo te eksponēto betonu objektā reāli arī iestrādā, izplāno un ar to arī darbojās. Tāpēc, mazliet ieskatām par to, ko tad mēs darām eksponētā betona tehniskā komitejā un mazliet arī viedoklis par eksponēto betonu. Tātad Rolands jau mani pieteica, šobrīd es darbojos tehniskā komitejā eksponētā betona un attiecīgi esmu izpilddirektors Latvijas Betona Savienībā. Mans galvenais uzdevums ir pievienot Latvijas Betona Savienībai jaunus biedrus, tāpēc laipni aicināti. Attiecīgi tas, ko Latvijas Betona Savienība var piedāvāt, ir zināšanu savešana kopā ar biznesu, un tas droši vien ir viena no svarīgākajām lietām. Par eksponēto betonu, vai ja mēs runājam par eksponēto betonu, tad eksponētais betons ir tāds pats vārds kā suns. Tad, kad pasaka suns, katram galvā ir sava suņa šķirne, un attiecīgi, tās ir tās gaidas, ko mēs domājam, kad eksponētais betons varētu izskatīties, piemēram, šādi. Bet dažreiz gadās arī šādi. Tas nenozīmē, ka tas nav suns. Tas ir suns, joprojām tas ir suns. Un runājot par eksponēto betonu, mans īstais stāsts ir tāds: eksponētais betons man nepatīk. Es to mīlu. Un eksponētais betons, kāpēc es to mīlu, tas stāsts ir tāds, kad ļoti ilgu laiku es esmu nostrādājis veļņu nozarē, un eksponētais betons mainās, ja skatās no veļņu perspektīvas, tad viņš mainās atkarībā no tās tehnoloģijas, kāda tajā brīdī cilvēkiem ir pieejama. Tad līdz 80. gadu vidum, piemēram, ļoti izplatīta bija koka konstrukcija vai dēļi, kuri tad arī raksturoja to eksponēto betonu, kāds viņš varētu būt. Un bieži vien objektos joprojām šo tehnoloģiju arī izmanto. Bet ap 2000. gadu vidu šī te ideja par eksponēto betonu jau ļoti mainījās. Un mainījās tādā ziņā, ka mēģināja iegūt pēc iespējas lielākas plaknes, pēc iespējas taisnāk, pēc iespējas mazāk savilču savienojumi un salaidumi saplāksnim. Tad tas ir tas, kādā veidā attīstījās eksponētais betons. Un arī tad, kad mēs sākām darbu šajā eksponētā betona komitejā, bija jautājums, kā tad mēs viņu nosauksim. Vai tas būs eksponētais betons, vai redzamais betons, vai betons bez apdares, vai arhitektoniskais betons. Man pašam personīgi patīk 5. nosaukums, kas ir angliski, tad godīgās sejas betons. Jo jau iepriekšējā minētās prezentācijās arī kolēģi no MB Betona parādīja, ka tas, kāds būs šīs te komandas darbs, būs redzams uz šīs te betona konstrukcijas. Tad tā ir tā godīgā seja, ko tad rada šis te eksponētais betons. Un šeit ir tā komanda, jau pieminētā komanda vai betona, eksponētā betona receptes komanda. Tad tur ir iesaistīti arhitekti, būvnieki, betona receptes izstrādātāji. Tā kā ļoti liela komanda, kas dabū gatavu šo te rezultātu. Un šī te darba rezultāts tad ir arī pēc tam redzams visiem pārējiem, kāds tad viņš ir sanācis un cik labi šī te komanda ir sadarbojusies. Par šo te komandas sadarbību un darbu, tur blakus ir tā fotografija ar maziem veidnīšiem. Man bija tā iespēja, tad, kad ir profesija diena bērndārzā, aiziet un uztaisīt, ne no cementa, bet no ģipša, tad mazu svečturīti ieliet veidņos. Tad bērndārznieki tur sadalījās mazās grupās un attiecīgi to izdarīja. Un šeit ir redzams,
dažiem, diemžēl, nesanāca novibrēt. Tad svarīgi būs, kā šī te komandas darbosies. Nu, lūk, tātad eksponētais betons ir dzīves materiāls, kā jau pirmā prezentācijā mēs redzējām, Andis Sīles lieliski parādīja, ka viņš mainās dzīves laikā, viņš kļūst savādāks nekā sākotnēji mēs esam iedomājušies. Un ja arhitekts, kā galvenās idejas autors, lieliski apzinās, kā tas varētu izskatīties, tad šis rezultāts var būt arī tāds, kā visi ir gaidījuši. Tas ir viens. Nu, lūk. Un nonākot pie tā galvenā, vai par ko bija mana prezentācija svarīgākā eksponētā betona komiteja, šī gada martā, vai nākamā gada martā mēs svinēsim jau 3 gadus, kopš mēs darbojamies. Tas ir viens. Mēs esam izskatījuši vairāku valstu tehniskos noteikumus un arī standartus, sapratuši, ar kuriem ir labāk strādāt, un šobrīd mēs esam nonākuši pie standartu, pie kura mēs arī strādājam. Tad mēs strādājam pie pamata Somu standarta, kurš ir pārtaisīts Igauņu standartā, un attiecīgi tad viņš būs arī kā Latvijas standarts. Tā galvenā ideja tam ir tāda, kad Igaunijā un Latvijā tad ir vai nu vienāds vai līdzīgs standarts. Tā ir tā galvenā ideja. Nu jā, darba grupā ir iesaistīti daudz un dažādi kolēģi, RTU kolēģi, attiecīgi arī arhitekti, konstruktori, betona ražotāji, veļņu ražotāji un saliekamā dzelzbetona ražotāji un arī būvnieki. Jau pieminētie, šie ir tie standarti, kurus mēs esam apskatījuši, un paši beidzamie, tātad Somu un Igauņu standarts, tas ir tas pamats, uz kura bāzes mēs tad veidosim Latvijas tehniskos noteikumus. Jau pieminētie mērķi, tad visās 3 Baltijas valstīs tīri teorētiski vienādi tehniskie noteikumi, tas būtu ļoti labi. Šobrīd mēs arī esam uzsākuši sadarbību ar Lietuvas kolēģiem. Nevar teikt, ka tieši šī te eksponētā betona sakarā daudzās citās lietās, bet jācer, ka turpmāk nākotnē arī būs šī te eksponētā betona sadaļa. Ikdienas darbs notiek aptuveni reizi mēnesī vai kādā reizē biežāk, reizi nedēļā. Tad iesaistīti ir šobrīd ar 20 kolēģiem. Šobrīd esam fināla fāzē, kurā darbojas 3 apakšgrupas, kur galvenā lieta ir transporta betons, saliekamais dzelzbetons un veidņi vai betona iestrāde. Šeit arī kolēģi, kas ar to nodarbojas, tad Jānis Kudiņš, Edgars Andušs un Arnis Janbergs. Un pabeidzot darbu, mēs arī esam piesaistījuši tehnisko redaktoru, lai tas viss, kad būs salikts kopā, būtu smuki vienādi un forši noformēts, attiecīgi Sandra Guzulēna. Nu jā, svarīgākā lieta, joprojām šodien šeit redzu daudzas nozares pārstāvis, attiecīgi ir iespēja iesaistīties arī šajā te joprojām eksponētā betona komitejā, lai izteiktu savu viedokli un dotu savu ieguldījumu šī te tehnisko noteikumu attīstībā vai izstrādē. Un šeit ir attiecīgi e-pasts, kas ir svarīga lieta, jo Somu standarts un Igauņu standarts ir ar smukām eksponētā betona bildēm. Es domāju, šeit nozares pārstāvi arī ir pietiekoši daudz interesantu darbu paveikuši. Gadu gaitā viņiem ir sakrājies daudz dažādu fotografiju no betona objektiem. Tā kā varat piefiksēt šo te e-pastu, uz kuru sūtīt fotogrāfijas, bet tas nākotnes solīts ir arī tāds. Mēs mājaslapā izvietosim sadaļas, par kurām mums fotogrāfijas interesē, un attiecīgi arī šo te e-pastu. Un tad, ieejot Latvijas Betona Savienības mājaslapā, jūs varēsiet atrast gan e-pastus, gan arī sadaļas, kurām
jūsu īpašumā esošās fotogrāfijas attiecīgi vairāk atbilst, un attiecīgi tur būs arī apraksts, kas tad ir jāpieliek pie šīs te fotogrāfijas, un tad nosūtiet viņas mums. Nu, lūk, tas īsumā no manas puses viss. Svarīgākais jautājums, ko man Rolands šodien no rīta uzdeva, kad tad beidzot viņš būs gatavs? Kā redzams, mēs jau darbojamies tūlīt 3 gadus. Pirmā ideja bija tāda, ka varētu būt šogad rudenī. Īsti līdz galam tā nesanāca, jo laiks ir teiksim, nepieciešams mazliet vairāk, nekā mēs bijām sākotnēji plānojuši. Tad visdrīzāk, ka nākošā gada, es teiktu, pirmā puse būtu tas, kad Latvijas betona sabiedrība varētu ieraudzīt šos te standartus, vai pareizāk sakot, tehniskos noteikumus. Paldies!